No šī video tu uzzināsi, kā ātri un pareizi ieklāt franču egli ar 5G slēdzeni. Pamatnē jābūt līdzenai un tīrai. Bez netīrumiem atsevišķi sakārto A un B dēlīšus. Tas pātrinās darba. Precīzi pievieno dēlīšus kopā un pēc tam aizver 5G slēdzeni no augšas. Līdzīgi pievieno nākamos dēlīšus, pārliecinoties, ka gali perfekti sakrīt. Nākamās rindas pievienošana. Atpakaļ virzoties ar franču egles raksta ieklāšanu, atceries, ka paneļus vispirms jāpievieno garākajā malā, un pēc tam uzmanīgi jāpievieno pie īsās malas, aizslēdzot tos no augšas. Piecu G slēdziņu taps izmantošana. Ja esi pieļāvis kļūdu vai vēlas demontēt grīdu, ievieto tapu 5G slēdzenē paneļu savienojumā. Pēc tam pacel paneli ar augšējo slēdzenu sāķi. Demontējot neizmanto spēku. Šādā veidā franču egles rakstu var demontēt abos virzienos. Franču egles raksta ieklāšana atpakaļgaitā. Dažos apstākļos tev būs jāliek franču egles raksts, aizslēdzot zem iepriekšējā paneļa slēdzenes. Šim nolūkam uzmanību iebiedi paneli zem slēdzenes garākajā malā. Pēc tam aizver slēdzeni īsākajā malā, pieslēdzot to no augšas.